Vai pareizi parakstāt dokumentus? Lūdzu, parakstiet. Vai esat pārliecināti, ka šāds ir mans paraksts? Nē, tas nav šāds. Tāpat arī nevarat būt pārliecināti, ka cilvēks, kurš paraksta dokumentu paraksts, ir tieši tāds. Katrs var uzvilkt kaut kādu ķeburu, un neviena ekspertīze nepateiks, kurš to uzvilcis. Pēc tam var nākties saņemt atrunas, ka neesmu to dokumentu pārakstījis, tas nav mans paraksts, neko nezinu. Kā nodrošināties? Prasiet, lai cilvēks, kurš parakstās zem paraksta, ar roku uzraksta arī savu vārdu un uzvārdu, kā arī datumu. Tur vismaz ekspertiem ir ko analizēt. Bet visdrošāk būs, ja dokumentus līgumus parakstīsiet ar elektronisko parakstu, kur ir redzams datums un konkrēts laiks, kad dokuments parakstīts. Elektroniskais paraksts pagaidām ir drošākais risinājums, ja vien neesat kādam devuši pieejas datus. Es to lietoju jau 16 gadus, un tā nav elektroniskā paraksta reklāma. Birojas sniedz attālināts pakalpojums, uz biroju nav jādodas, tādēļ nav nozīmes, kurā Latvijas vietā atrodaties, Rīgā, Liepājā vai kaut kur laukos, jo īpaši laukos, jo juristu pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem.